Nu, sveiki! Esam paveikuši šo lielisko darbiņu. Ņemamies pie projekta. Te ir trauciņš. Esmu nopinusi šādus 3 stūrīšus. Tādu garu lentīti, ja? Ar bārkstiņām. Un to mēs liksim šeit ap trauku klāt smuki. Ja? Mums ir nepieciešama karstā līme. Arī lodītes, ar ko mēs varam papildināt, ja mums pietrūkstās. Un ķersimies pie darba. Liekam karsto līmi. Spiežam gar maliņu. Un liekam klāt šo striķīti. Tā, kamēr pieliekam visu klāt. Un pēdējie centimetri. Pieliekam visu klāt un pēdējos mēs šeit sasienam kopā galiņus. Cik vien cieši varam. 2 mezgliem. 3 lietas neplīst, parasti saka. Un arī piekausēsim klāt ar karsto līmi
šos diedziņus pieliksim un lieko nogriezīsim nost, lai mums netraucē. Karsto līņu mēs nostiprinām kārtīgi, lai mums netraucē viss šitā padarīšana. Tad mums ir tādi kāreklīši jau visu trauciņu. Tad mums nāk sastēlētā pēc konstrukcijas trauks. Un tad mēs liekam virsū šo bārkstaino skaisto trauku. Visas maliņas sakārtojam. Jā. Viņas var pēc tam apgriezt īsākas, kādas jums vajag. Pēc katru gaumes. Trauks ir šāds. Ar bārkstiņām un 3 stūrīšiem, ja? Un šai traukā ieliekam pārsteigumus, dažādus. Tā kā es esmu skolotāja un konferencē mums bija iespēja nopirkt dažādus magnētiņu, novēlējums ar Dieva vārdu. Ja? Tādus mēs droši varam likt šajā skaistajā traukā iekšā, lai katrs bērns var nākt un kā dāvaniņu izvilkt savu pārsteigumu. Ja? Un, piemēram, uz viena pārsteiguma varētu būt: es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8.12. Otrais varētu būt: es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Jāņa 10.9. Un trešais varētu būt: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jāņa 14.6. To mēs atgādinām bērniem, ko mēs gada laikā esam ņēmuši. Man ir arī pārsteigumā eņģelīši. Lieliski tādi eņģelīši. Šitais pirmais būs miers. Ieliksim trauciņā. Ja? Ieliksim trauciņā mieru. Otrais. Tas varētu būt prieks. Ar atplēstām rociņām eņģelis priecājās. Arī ieliksim trauciņā. Un šitas ir kareivīgais. Viņš cīnās par mīlestību. Jā, tieši tā. Jēzus Kristus uzvarēja visu. Nu, tā mums ir tie pārsteigumi šeit trauciņā salikti. Redziet?
un novēlam jums laimīgu jauno gadu sagaidīt ar priekpilnām un mīlestības pilnām sirdīm.